Pirmkārt, es nevaru atbalstīt pretkorupcijas komisiju, kurā ir tiesājumais Rodolfs Brēmanis. Cita lieta pavisam ir atrasties vienā zālē ar narkotikus pirkušu notiesātu, jau notiesātu cilvēku, kokaīnu pirku Stenzinieku kungs 2017. gadā. Turklāt amatieris nemākulīgi, kaut kur tur viesnīcā tikās, kurš kontroli pirkumu uzrāvās, visi jaunieši smējās, kā varbūt tāds idiots, kas nemāk nopirkt kokaīnu Rīgā un dabūtu kontroli pirkumu sabiedrību atpazīstamais reklāmists. Toties tagad, ka vajag sašūpot koalīciju, ko Enardu gāzt. Tāda gan jūsu frakcija nāk tieši. Vienlaikus kādreiz, ka ņemšīties pēc balsīm. Nu kas tad tas ir? To pēkšņi rekā, ja? Nu, te jau Stambulas konvencija izgāzās, tas plāns nesanāca, bet tā viss bija kārtībā, Valočs kungs, jā, jūs jau šeit šodien nav. Jūs jau tagad pa pelis danco pa galdu, jā? Tad nu šodien mēs atcerēsim jūs, jā, ka vēl triņķīt vajadzēs balsis, ka kā šūkot laivu, ja nezinu ko te, jā? Likt to vicemēriem. Tad jā, tad viss kārtībā. Rīdzinieki, kuri uzticējuši savas balsis konkrēti deputātam Rudolfam Brēmanim. Un to bija vairāk nekā, kā mēs redzam no sistēmas balsis, jā, 31,750 balsis. Viņš ir saņemts šajās vēlēšanas. Līdz ar to tā ir necīņa pret šiem cilvēkiem pirmkārt. Un jums, ka deputātam, tas jāapzinās.